Labvakar, godājumie radio sviestas klausītāji un skatītāji. Šodien ceturdamies Juglā. Juglā atrodamies, un šeit mums notiksies šodien viens no nedaudzajiem pirmajiem šī gada motošoviem. Notiksies viens no motošoviem un arī pie reizes mācību, tā sakot, braukšanas pasākums. Tikai kaut kur mums ir pazudis biedrs, galvenais varonis. Kur viņš mums ir? Varbūt viņš pašlaik cenšas piekurbulēt savu brīnišķīgo aparātu. Nē, tomēr parādījās. Lūk, tad šovs ir sācies. Šovs ir sācies. Pasākums saucās Mācāmies braukt. Mācāmies braukt. Labvakar! Labvakar, godājamo mākslinieku! Drīkst jums palūgt pāris vārdus. Labvakar! Jā. Sakiet, ar ko jūs te nodarbojaties? Labvakar! Labvakar, sakiet, ar ko jūs šeit nodarbojaties, godāmies mākslinieki? Trenējamies trikus. Trenējaties trikus, jā? Tur piedalīsimies dažādās aktivitātēs un tad jāsatrenējās. Tad jūs tagad būsiet motosportists, jā? Pamēģināšu, jā. Sakiet, kādi jūs ir nākotnes plāni, kā ar Dakāras ralliju, teiksim? Nē, tas tā kā nē, es domāju vairāk tur kaut kāds šitais te bija vienā salā, ir tie moči, kas brauc augstu kalnā. Nu, Biķerniekos ir šosejā papla arī, man liekas, reizēm, ne? Tas tāds maziņš pasākums, to mēs jau ātri dabūsim. To jūs izlaižiet, jā? To pasākumu jūs izlaižiet, nu jā, tik nopietnu aparātu jau tā ir, jā. Cik es saprotu, jūs šodien izgājāt tehnisko apskati ar šiem aparātam, jā? Nu, jā, lieliskā tehniskā kārtībā tur. Jā. Nebija nekādā izrādījuma? Nē, vispār nulē, Skaidrs, jā. Nu, ideāli, jāsaka, kā jums izdevies attīstīt maksimālu ātrumu jau uz trases? Uz trases ir 130. 130, jā? Un teiksim, kā ir starp līšanu starp transporta līdzekļiem? To mēs arī pamēģinājām. Pamēģinājāt, jā. Tā frāze skaties divreiz tur. Tas tur viņiem, tas autovadītājs, tas tur man maz interesē. Nekādi nopietnie cilvēki viņi nav, jā. Nu, skaidrs, es arī tā domāju. Tā kā uzkāpu šitā, tad jau vairāk. Nu, skaidrs, jā. Paldies jums par interviju.